Tad komanda stājamies no mājas pa 2 rindā. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vajadzētu būt vēl 2. Sveicināt skolēni! Es sveiks! Nedaudz skaļāk. Sveicināt skolēni! Es sveiks! Paldies! Brīvi! Latvijas patriotu nedēļas laikā līdz 18. novembrim jau par tradīciju Kuldīgas pusē ir kļuvis rīkot militarizētas sporta spēles Spēks un Daile. Sadarbojoties Kuldīgas novads bērnu un jauniešu centram ar Zemesardzes 45. nodrošinājuma bataljona zemesargiem, tiek aicināti dalībnieki ne tikai no Kuldīgas, bet arī citiem novadiem un izveidoti uzdevumi, kas komandām ir jāveic. Šogad pirmo reizi tās notika Kuldīgas Pilskalnā. Vispirms visi dalībnieki tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem. Skrienam atbilstoši tām spējām, kāds mums viņas ir. Neskienam ātrāk, kā varam nobremzēt, ir slidens, būs kalnains. Tad, kā jau komandieris teica, ja kaut kas jums ir tāda, kāds traumas vai kas, vai augsts, tad augstums mēs atsildamies, ir siltā telpa, kur iet iekšā. Ja ir traumas, tad mums ir māsiņa. Jauniešiem, protams, šī ir jauna pieredze. Viņiem ir iespēja izrauties no ikdienas un redzēt, kā zemesardzē notiek šis, kā tā patriotiskā audzināšana notiekās. Un tas ir tā kā parādīta svinīgs notikums Lāčplēšdienai. Sacensības notika 5., 9. un 10. 12. klašu grupās. Kopumā spēlēm bija atsaukšās 13 komandas no Kuldīgas, Brocēnu, Skrundas, Aizputs un Alsungas novadiem. Iespēja iepazīties ar veicamajiem uzdevumiem komandām bija jau aptuveni mēnesi pirms sacensībām. Viens no uzdevumiem, kurš bijis katru reizi medicīnisko zināšanu pārbaude Raibais Plāksteris. Vieni jautājumi ir teorija, vieni jautājumi ir prakse. Kā atbrīvoties no slīkstoša cilvēka, ja viņš jūs kā glābēji ir saķēris? Ja? Un nākošais jautājums ir praktiskais, tātad jums ir jāuzliek pareizi spiedošu pārseju uz asiņojošas brūces. Zināšanas tika pārbaudīts arī par dažādiem vēstures jautājumiem. 3 zvaigžņu ordeni piešķir vai kaut ko tādu, bet karu ordeni? Nē, Lāčplēšu karu ordeni nepiešķir. Jā, kādēļ vai piešķirt? Kāds tad nav bijis? 3 zvaigžņu ordenis ir lielākais. Mēs bijām ļoti labi sagatavoti šiem jautājumiem. Gatavojāties? Jā. Kā jūs gatavojāties? Pēdējā vakarā visu pārlasījām, visas pirmās palīdzības pamatprincipus un arī faktus par Latvijas neatkarības atjaunošanu un vispārējo, manuprāt, bija viegli. Toms no Brocēniem pastāstīja, ka šais sacensībās piedalās jau 2. reizi. Vienkārši gribējās fiziski pārbaudīt sevi, cik esmu izturīgs, uz ko esmu gatavs. Un šī būs laba vieta, kur sev pārbaudīt. Vienkārši grieziet, nejūt priekš, grieziet. Kreiso, griez! Aizmukur necāk augšā, vienkārši pacel augšā un turpat noliec. Kreiso! Militārajā stafetē lauka apstākļos komandām nācās pasvīst. Bija nepieciešams gan ātrums, gan izturība, gan precizitāte, gan komandas sadarbība. Sacensību dalībniekiem nācās spēkiem mēroties slēpošanā, bija jāpārvar līdzsvar troses, jāmet granāta, jāpārvieto ievainotais, jāietērps formas tērpā, jāveic uzdevumu gāzes maskās un jāšauj ar pneimatisko šauteni. Es it kā nemaz nepiedalījos, jo es tā kā rezervē, es gāju līdzām, skatījos, viss it kā izdevās. Bet tā šaušana tiešām aizķērās un es gāju tā kā nomainīt cilvēku. Un man izdevās arī sašaut 2 no 6. Tev ir svētki tā Latvijas dzimšanas diena un Lāčplēšu diena. Es personīgi izjūtu, jo mēs mājās svinam, taisam galdu svinīgo. Tad ir daudz garda ēdienu un tā ģimenes sajūta, kad visi kopā svin svētkus. Es esmu sportisks meitene, man patīk visādas sportiskas aktivitātes, un tie pārējie tā ir 9. klase, un vienkārši atnāca un man piedāvāja, un es pieteicos no 8. Pirmais pabeidzot palīdzēt pārējiem. Paņem precīzi aktu. Es paņēmu smagākās. Te bija grūti, bet tur vajadzēja pacensties. Vajadzēja mazliet spēkus. Kas tieši jāpacenšās? Tie kalni augšā un lejā tur noslīdēšana. Augšā bija visgrūtāk. Mums izdevās sastrādāties ar komandu, palīdzēt viens otram. Jā.
Ar ko palīdzējāt? Mēs uzmudinām, palīdzam skriet viens otram. Ļoti patīk, jo ir fiziskais, tas ļoti noder ikdienā. Un arī bērni nav tā, ka viņiem garlaicīgi, viņiem ir nezinu, ko darīt. Ļoti grūti, tur, kur tā monīcija jānest, caur virbēm, leņtēm jālien lejā. Tā, ļoti grūti. Bet mēs visi atbalstījām viens otru, uzmundrinājām. Tā kā tikām galā labi. Tad skolniekam tas notiek kaut kāds redzeslauka paplašinās. Viņš sapratīs, kas notiek tur ārā, jo pārsvarā ir skolā, ir visi darbs ir klasēs. Tad izējot ārā, ir kaut kāds iespējas. Ir pirmkārt tikšana prom no skolas, kas jau ir maz svarīgi. Viena brīvdiena gandrīz vai. Tad ir izējām ārā, kāds aizdomāsies par to, par Verbantiādi, par 11. novembri, kā viņiem tur bija tajā laikā. Arī tas pats novembris jau vien bija. Uzvarētāja godā tika komandas ar labākajiem distanču laikiem un iegūtajiem rezultātiem. Pēc katras disciplīnas komandai tika piešķirta vieta un atbilstošs punktu skaits, ko beigās saskaitīja, iegūstot rezultātu. Vidusskolu grupā uzvaru izcīnīja Kuldīgas centra vidusskolas komanda Cimdiņa, 2. vietā Skrundas vidusskolas komanda, bet 3. Alsungas. Pamatskolas grupā veiksmīgākie bija alsundznieki, 2. vieta Nīkrātsniekiem, bet 3. komandai no Kazdangas. Ieva Benefelda, Lāns Perševics, Skrundas televīzija.